Pusotru gadu atpakaļ es Diānu vispār nepazinu. Bet, laikam pareizāk būtu sākt no tās vietas, ka mana problēma, jāsaka, 40 gadu garumā, ir galvas reiboņi. Un gadiem ejot, protams, tā problēma tikai samilza. Un zina manas arī draudzenes, kolēģis, ka tas man kādreiz pat, tā vienkārši sakot, norāva pasākumu kādu, kad esi kaut kur sataisījies, iet braukt uz kādu salidojumu, piemēram, Ir tāda situācija, ka tu netiec augšā no gultas, viss vienkārši iet uz riņķi, Lūk, tas tāds viens piemērs, bet tādi bija, kā jau teicu, gadiem ejot, tie tikai kļuva biežāki. Protams, līdz vienai reizei, kamēr es nonācu slimnīcā, jo bērni teica, es nogulēju 2 dienas, nekas nemainījās, zāles man bija piegultas, zāles es dzēru. Un bērni teica, ilgāk tā vairs nevar, sēdināja mani mašīnā un veda uz Alūksnes slimnīcu. Tur, protams, visi izmeklējumi, kā jau parasti tas mēdz būt, visu cieņu, jauna daktere, neiroloģe. Un, protams, satraukums pašai, mazums, kas tur varētu būt tajā galvā un tā tālāk, Un tur pāris dienas, 3 es sabiju, un tā diagnoze bija vienkārši it kā, paldies Dievam, vestibulārais aparāts pie vainas, tā kā, Bet es teicu, kā man ar to tagad, kā man sadzīvot ar to, diemžēl, tā tas ir bijis, it kā visu mūžu, bet es teicu, kāpēc kļūst arvien tā kā sliktāk, gadiem ejot, viss organisms nolietojas, viss kļūst sliktāk, Un es teicu, bet kā man ar to tomēr cīnīties, lai es tā ikdienā, lai man tas netraucē, man ir darbs, man ir bērni, mazbērni, man gribas dzīvot. Teica, zāles, lietosiet zāles. Es teicu, cik daudz? Tad viņa man pateica, 3 reizes dienā pa 2 tabletēm. Es teicu, cik ilgi? Viņa uz mani tā paskatījās. Bet jums taču reiz galva, jums jālieto turpmāk zāles 3 reizes dienā pa 2 tabletēm. Un tad es tā sāku domāt, ka tas, laikam, tad ir spriedums. Visai manai atlikušajai jāsaka, es ceru, ka tas vēl ir ilgus gadus, manai dzīvei. Izlaida mani no slimnīcas, protams, es lietoju tās zāles, bet prāts bija nemierā. Es domāju, es daudz domāju, es meklēju. Es meklēju gan internetā, gan kaut kur sadzīvē, kādu uztveru kaut kur, kādu televīzijā, kādu sižetu. Es meklēju, kā ar to cīnīties. Un tad, kā jau Diāna teica, liktenis saveda mūs kopā, iepazinu Diānu. Un tad es atcerējos, ka es Diānas, sižetus, storijus jau biju redzējusi internetā, bet tad es tam nepievērsu uzmanību, man tas nelikās aktuāli. Un tad es sāku dziļāk ieskatīties, ko viņa tur liek, ko viņa tur stāsta, par ko ir runa un tam līdzīgi. Un tā pagāja laiks, varbūt pagāja pat pusgads, kamēr es pieņēmu lēmumu. Tas nebija nevienā dienā, nevienā nedēļā, ne mēnesī. Es parasti ilgi domāju, pirms pieņemu kādu lēmumu, bet ja to izdaru, tad es tā kā ar pārliecību. Un tad mēs satikāmies. Es uzdevu jautājumus, Diāna man atbildēja, iedrošināja, izstāstīja sīki, ar ko vajadzētu sākt, ka tas varētu palīdzēt. Un es noticēju, un es sāku. Un tagad, kopš tā laika, paturpinot to pašu, un tad pēc kādas es sāku ar to detoks programmu, attīrīšanās, pirmais solis, un es jau pēc pāris nedēļām, pat laikam nepilnām, es sāku saprast, vakarā liekot galvu uz stūvena, un tā galva nereibst, jo tas bija visaktuālāk. Kā es lieku galvu uz stūvena, guļot, visvairāk man reiba. Dienā
kā nu klodienu bija tā. Ar tām zālēm es dzīvoju, bija normāli. Bet liekot uz teiksim, uz spilmanu reiba, un tad tā kā nereibst. Pagriežos uz otriem samiem, ar tā kā nereibst. Nākamā dienā es jau tā ātri pārdomāju, es domāju, es ceršu tikai vienu tableti uz nakti, nevis divas. Un tā es pamazām sīkumās, nestāstot, ja es patvaļīgi samazināju zāļu devu, lietojot, protams, to detoksa visu programmu izējot, ja, samazināju līdz nulai. Un tagad, kopš tā laika ir pagājis, jau pusotras gads, augustā palika gads, jā, kad es izgāju to programmu. Un jā, teica tā, jā. Kādreiz ir, ka manas skapītī stāv tās zāles, jā, bet man viņas atjaunoja, manas ārsts regulāri rakstīja recepti, un es tik spēju dzert lielo paku, jā, un tik tukšoju. Un tagad viņas man ir, tā drošībai, jā, un ir kāda reize, ka es tā kā, ja man kaut kur ir jāiet drusciņ kaut kur, tas vestibulārais tāds nestabilāks ir, es iedzeru vienu tableti, bet tā ir viena, nevis 6, un ne katru dienu. Lūk, tas ir tas rezultāts, ko es nebaidos stāstīt. Es arī tam sākumā, protams, neticēju, bet cerēju, ka būs kaut kāds varbūt uzlabojums, bet šobrīd man ir, viņš ir, jā, bērni ar to var apliecināt, tā tas ir. Es vairs nemokos ar reiboņiem, un tāpēc es atkal tagad, kad sapratu, ka atkal ir izaicinājums, tā 90 dienu, tā veselības koncepcijā, es atkal pieteicos. Atkārtot to vajag, jā. Es jau esmu izgājusi gan 1. mēnesi, gan jau 2. mēnesi, jā, un vēl priekšā 3. jā. 14 dienas tā laikam, jā. Bet katrā ziņā es to daru ar prieku un ar pārliecību, ka tas strādā, un patiešām tas arī strādā. Un šobrīd, teiksim, šajā programmā, ko es esmu jau sajūtusi tagad skatoties, ja tos simptomus kādi ir, ja tev tur ir tā netīrība tur iekšās, ja. Man, piemēram, tā vēderu spūšanās ir pazudusi, kas mani mocīja diezgan spēcīgi, jā. Man ir iestājies tāds miers, es esmu cilvēks no dabas tāda, nervoza, varbūt tāda, jā, varbūt satraucos, tur, kur nebūtu ko satraukties, jā, tā kaut kā. Bet tās lietas jau, jā, kas vēl par locītavām, es varu teikt, man ir problēmas lielas, te jau taču zinu, Daceri un Liene. Es ar katru šādu reizi atlieku ceļgala locītavas operāciju. Man jau sen draudēja, ka man ir jāmaina locītava, man tiešām ir nostaigāta, nodilusi. Bet es kaut kā to attālinu, un es vēl ar vienu nepiesakos, un ārsts tik saka, bet vai tad nesāk, vai tad ir kārtībā. Šobrīd es tik tiešām rudenī braucu atkal ar riteni, ļoti bieži patīk braukt. Un man ir sajūta, ka ejot man vairs nesāk, un es jūtos labi. Un laikam jau nobeigumā tik gribu teikt tā, ja, daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs to dzīvi uztveram, ja. Jo nevelti saka, dzīvi var nodzīvot divējādi, ja. Mēs varam to pārvērst par vienu vienīgu problēmu un redzēt visriņķī tikai problēmas, ja. Dubļus redzam, zvaigznes neredzam, piemēram, ja. Vai tur šodien ir kāpēc līst, kāpēc atkal saule tik traki spīd un tā tālāk, vai tur kāpēc valdība tur dara tā un kaimiņš, ko tas kaimiņš iedomājas. Bet mēs taču varam to dzīvi pārvērst arī par piedzīvojumu. Izdzīvot, sveikt katru rītu, priecāties no rīta, pamostoties un domāt, kā es šo dienu piepildīšu, kā es dzīvošu tā, lai būtu prieks man, prieks maniem draugiem, bērniem, pirmkārt mazbērniem, maniem kaimiņiem un priecāties galvenais par otra cilvēka veiksmē, ko es iesaku visiem. Un tas tik tiešām dod tādu gandarījumu, ja es redzu, ka kaimiņam zied puķes, bet man viņu tādu nav, tā man nekad nav skaudība, man ir prieks, ka kaimiņam ir, man arī ir uz ko paskatīties un papriecāties. Tas tā atkāpe nelielā, jā. Bet būtībā korāļu produktus, jau turpinu ne tikai vairs teiksim, šīs attīrīšanās produktus tos, ja,
bet arī, jau ārstēju mazbērnus, jau ārstēju bērnus, jau zinu, kā pielietot šīs dabas vielas. To es esmu jau tagad iemācījusies un mācu arī bērniem. Un bērni to tā kā arī pieņem un saprot, un man par to prieks. Un paldies vislielākais Dianai, jā, jo viņa bija tas cilvēks, jā, kas mani ar ko iepazīstināja. Un viņa tagad neatsaka arī nevienu konsultāciju. Man ir daudz jautājumu, es nesaprotu, kā rīkoties, kā palīdzēt tam mazbērnam labāk. Zvans Dianai. Diana, man tā man atbild. Paldies, sirsnīgs. Paldies!